Kādreiz, kā stāsta teika, Dundagā bijusi skaista pils. Toreiz par Dundagas apgabalu valdījis jau gados vecs ķēniņš. Viņš ticis uzskatīts par ļoti bagātu. Viss būtu bijis labi, ja ķēniņa valstī neuzbruktu nelaime. Ķēniņš sastrīdējies ar kaimiņu apgabala ķēniņu, kurš bijis burvis. Vienojušies, ja uzvarēs kaimiņu zemes ķēniņš, Dundaga izzudīs, it kā nekad nebūtu bijusi. Līdzi pilī nozudīs arī tās iedzīvotāji. Pilsēta toreiz vēl nebija saukusies par Dundagu, un ķēniņš teicis, ka pils varēšot virs zemes pacelties tikai tad, ja kāds pateiks tās jaunu vārdu. Tā tas arī noticis. Dundagas ķēniņš derības zaudējis. Kādu rītu apkārtnes iedzīvotāji pils vietā ieraudzīja lielu, melnu alu, kurā veda vecas, apsūbējušas kāpnes. Ala visiem iedvesa bailes, to uzskatīja par nelaimi vēstošu, jo katru, kas iedomājās alu apskatīt, tad vairs neredzēja. Reiz kāds aitu gans, gados vēl jauns zēns, alas tūmā ganījis aitas. Tā kā viņš nebija šejienietis, tad arī par alu nekā nezināja. Viņš to nolēmis apskatīt. Zēns nokāpis pa kāpnītēm, kas veda uz mazu, šauru tornīti. Tur zēns ieraudzījis zvanu. Zvans bijis liels, melns, jau noklājies ar gadsimtu rūsu. Zēns, neko daudz nedomājis, paraustījis zvanu, skanējusi dobja sēra skaņa. Zēns nodomājis, dīvaini. Zvans teicis it kā vārdu Dundang, un viņš, ieklausoties zvana skaņās, atkārtojis Dundagā. Līdz ko viņš šos vārdus izteicis, sagruva melnā ala, un tās vietā apkārtnes iedzīvotāji ieraudzīja pili. Pils vārds bija uzminēts. Par zēnu neviens neko nezināja. Tā Dundagas pili nosauca jaukajā vārdā un apkārtni par Dundagu. Tāpat tā saucas arī vēl šodien. Pils vietā ir palikušas tikai drupas.